10 baušļus. Tos Dievs pēc tradīcijas un domājams, un ebreji to ietur, kad vasasvētku dienā Dievs to deva Mozum, un viņš nonāca no kalna un atrada to zelta teļu. Tie bija rakstīti uz akmenes. Dievs kala viņus, tā teica. Viņi taisīja šos te pergamentus no nedzimušiem teļiem un aitu ādās. Viņi rakstīja. Viņi ilgi to gatavoja, tur bija process, tas bija kārtīgs darbs, tur bija, viņi dīrāja, viņi ar suņa, kas saka, izkāniem tur berzēja un baigās maka bija, bet ļoti izturīgs bija. Un, ka viņi rakstīja, ebreji, viņi paņēma tādu mazu izaugumu no koka sāniem, kas izskaties tā kā riekstiņš. Un tur iekšā tāds kukainīts pielīdz tajā koku mizā un sataisies tā kā kamoliņš uz to koka mizas sāniem uz kokiem. Viņi tos paņēmuši un saberzējuši un palika ļoti laba krāsa, melna krāsā. Viņi tos svaigus ņēma, arī nevarēja ilgi glabāt to tinti. Un, jo viņi zināja, ka tā šrifta ļoti ilgi paliks. Papirus niedra. Ir arī rakstīts uz papirusa. Un tā ir niedra, kas aug Nīlas, kas saka, iztakā tur, un viņi sašķiedrināja to niedri, un tā kā ar stelēm, var teikt, gandrīz tā salika par rūtiņām. Tā ļoti izturīgs tas papirusa dokuments palika. Nāves jūras tīstokļi. Tos atrada 1947. 8. gadā. Tie ir ļoti, ļoti veci manuskripti pergamentos, tas ir lopu ādās. Viņi uztaisīja tīstokļus un kopēja vecās derības tekstus. To gana puiši atrada, meklēja savus aitiņas pazudušās, iemet tur ziemeļiem no Nāves jūras, tur ir tā kā alas un ļoti stabils klimats ir, bet baigi karsti. Tur ir vasarās 53 grādi karsti un ziemās apmēram 48. Ļoti vienmērīga temperatūra un karsts. Tā kā konservējās ļoti labi viss kaut kas. Un izrādās viņi tur atrada klikšķi, dzirdēja, ka iemet akmeni un tad atrada māla traukus, tāds liels podus, kuros viņi bija īpaši saražojuši tos podus, lai varētu tur saglabāt un ar bišu vasku blīvējuši. Un izrādījās visas vecās derības grāmatas tur bija. Izskaitot tur Esteres grāmata, bet bija atsaukts citos manuskriptos Nāves jūras tīstokļu alās uz Esteres grāmatu. Ebreji to domā ilgi neņemt kā kanonā līdz, tas ir Svētā gara iedvesmotos rakstos, tāpēc, ka tur nebija Dieva vārds rakstīts, bet ir gan, pieminēts savādākā veidā. Un apmēram 14 alas ir. Iesākumā jau atrada viens pēc kārtas un ar kalna skeneru gājuši un meklējuši tās alas. Un tā kā puzlē saliek milzīgu to mīklu vecās derības grāmatas visas. Viņi faktiski atrada arī vienu maziņu fragmentu no Marka evaņģēliju 6. nodaļa, 53. 52. tur kaut kur pantā, vecās derības lielā krājumā. Un ebreji nezināja īsti, ko darīt ar tādu, jo viņi darīja tā, viņi uzlika to manuskriptu, noskanēju un sapasēja ar saviem rakstiem, kur varētu to atrast. Un ar datoru palīdzību tagad viņi attīstījuši programmas, ka var tulīt atrast, kurā grāmatā, kur kas ir. Un viņi to te redzēja, ka tur ir, bet viņi nezināja no kurienes. Protams, ka ne, jo tas bija jaunderības raksts. Un viņi nemēdza lasīt jaunoderību. Šie manuskripti no tie Nāves jūras tīstokļa manuskripti ir milzīgas zinātne, ap to viss ir attīstījies. Liela tā kā kupola Jeruzālemē, the Ark of the Shrine, būtu kaut kādas derības, es neatvoju,
kāds milzīgs šķirsts, tā kā, un tur iekšā viņam ir visi tie tīstokļi un uzskatāmi, un viņam ir pētniecības centri Amerikā. Un pirms mūsu ēras, pirms Kristus, 250 gadus, vecākās daļas tur rakstīts. Kumarāns sabiedrība to sauc. Tā ir tāda tā kā ciemats, kur bija skriptorijas, kur viņi rakstīja, viņi uzlika uz liela māla soliem. Tos tīstokļus iztina vaļā un rakstīja uz viņiem. Un viņi bija tūkstoši noteikumi, kā rakstīt šos tīstokļus. Un kas notiek, kad viņi sastopas ar Dieva vārdu, tiem 4 burtiem, Jud, Hei, Vāvd, Hei. Viņi tos nosauc Jehovah, domājams, ka tas ir saīsinājums. Jo viņi negribēja nelietīgi valkāt Dieva vārdu, tamdēļ viņi arī drošības pēc nerunāja Dieva vārdu. Tas bija kaut kas tāds, kas iesākās ebrejiem pēc mūsu ēras 100 gadus, 150 gadus pēc mūsu ēras, bija tā ebreju sacelšanās, un romieši sitā katru nost, kas izrunāja Dieva vārdu, Jehovah. Diezgan ticams tas arī ir Jehovah, jo tad tā ritma valodā arī saskan Jehovah, Johanan, Ješua, Jonatan, un viņi tātad ļoti pragmatiski tiecās ebreji rakstu mācītāji. Viņi teica, ka labi, mums nav jāizrunā Dieva vārds. Galvenais, ka mēs pārdzīvojam, izdzīvojam šeit un aizliedzam tagad to, un viss. Un tamdēļ bieži vien ebreji šodien arī domā, kad Hašem, vārds, tas vārds, viņa cieņu attiecās pret to visu. Tā ir tāda cieņas izrādīšana. Bet domājams gan, kad tajos laikos viņi arī piesauca vārdu, Dieva vārdu, pieminēja viņu Jehovah vārdā. Ebrejiem ir vairākas šriftes. Mozus šrifte bija bildu šrifte, ļoti skaista. Piemēram, šie 4 burti, Jud, Hei, Vāvd, Hei, Dieva vārds. Ļoti interesanti bildes ir pasniegts kaut kas, vadītājs, krusts un nagla. Tā tās bildes izskatās Mozus bildu šriftē. Kā var gribēt neredzēt? Mēs tā domājam, kad mēs dzirdam, kad mēs redzam tādas lietas. Tā ir Mozus šrifte, bildes, un bija vienkāršots Dāvida šrifte, un pēc Bābeles trimdas viņi rakstīja citā šriftē. Visvarenākais, ko viņi atrada Nāves jūras tīstokļu krājumā, bija Jesajas grāmata. Un tā ir 200 līdz 300 pirms Kristus rakstīta, un tā ir kopēta no vienu tīstokli, kas bija Dāvida šriftē rakstīta. Pirms Bābeles trimdas 580 pirms mūsu ēras. Tās te varenais Jesajas tīstoklis, kā viņi to nosauc, tur viņi pat, kad viņi kopēja, tad viņi pat piezīmēja klāt sarkano iezīmēja, ar sarkanu, kur bija tās mesijāniešu daļas, kur bija tas mesija, kas cietīs mūsu dēļ. Šie te zināja, ko viņi gaidīja. Šie te kumarāni esēņi, viņi sauc par esēņiem. Burts ebreju valodā arī ir cipars, kā arī sengrieķu valodā burts ir cipars. Tas nozīmē, lai viņi perfektas kopijas dabūtu. Jā, tas bija tas fantastiskais, ka viņi izņēma laukā šo Jesajas tīstokli, attina un sāka lasīt. Viņi lasīja tieši uz matu precīzi to, ko viņi lasīja savā vecā derībā, savā Jesajas grāmatā. Kā tas var nākties, ka tik precīzi izkopējies gadu tūkstošos, 2300 gadu vecs tīstoklis saka tieši precīzi to pašu, ko šodienas tīstokļi saka un ko šodienas ebreju šriftas saka. Uz burta. Vienīgais, kas tur atšķīra, bija dialektālās izrunas, vietas vārdi
tādas lietas, 5% kaut kas tur tāds, bet saturs viedoklī nekas, precīzi tas pats. Un tas nācās tieši no to, ka, lai viņi varētu dabūt precīzas kopijas, tad viņi paņēma to burtu rindiņu, tā kā burts bija cipars, ciparvērtība, viņi sasumināja cipars un dabūja summu, tad viņi paņēma oriģinālo rindiņu, sasumināja, tad viņam jābūt tā pati summa. Trāpījums, trāpīts. Viņi arī tad izskaitīja visu lapas pusi. Krustām šķērstām, dabūja to pašu summu, trāpīts. Tas nozīmē, ka viņi dabūjuši perfektu kopiju. Un tas ir kas, ko mēs redzam šodien. Principā to arī var darīt ar jaundarības šriftēm, bet viņi darīja drusku savādāk. Pirms 1940. gadu ebrejiem bija tikai tā saucamais mazorētiešu teksts. Mazorēts, tas nozīmē tāds, kas tur tradīciju, mazora. Vecākais, kas ebrejiem tād bija no 930 gadu pēc mūsu ēras. Un tos, kas sēdīja un kopēja tos rakstus, viņi nosauc pa skaitītājiem, sopfēri ebreju valodā. Viņi neizrakstīja līdzskaņas, viņi neizrakstīja patskaņas. Viņi izrakstīja principā tikai līdzskaņas, un tās pienāca klāt, tas patskaņas, un to tad arī viņi nav zinājuši, kā Dieva vārdu, Jehovah izrunātu. Bet viņi ir atraduši, kad viņi ir skatījušies šos te vecos manuskriptus, kā viņi tur ir nejauši ielikuši iekšā tās patskaņas. Tā kā šodien viņi zina, kā izrunāt šī nepieminamā Dieva vārdu, Jehovah. Un pēdējā atradumi ir vēl fantastiskāki, jo izrādās, ka tie, kas pēta šos nāves jūras tīstokļus, kas ir salikti tur no gadu 300 pirms Kristus līdz 68. gadu pēc Kristus, tad ienāca Romas karaspēks, 10. leģions un sasita visu Izraēlu un izšķaidīja visus ebrejus pa visu pasauli, iznīcināja templi, iznīcināja arī šo Kumarānu ciematu. Tad viņi apslēpa visus savus manuskriptus. Un tie, kas ir atrasti. Pēdējie atradumi ir tie, kad tie, kas pēta šodien nāves jūras tīstokļus, viņi ievēro, kad viņi ir laboti. Ebreji, kad viņi laboja, viņi nelaboja to tekstu, viņi pierakstīja piezīmītas sānos. Lai tieši nebojātu, jo tur kaut kas ir, varbūt kaut viņi burtu iztaisīja lielāku, vai kaut ko tādu, lai varētu īpaši uzsvērt, te ir kaut kas svarīgs. Un izrādās, nāves jūras tīstokļi ir laboti. Un izrādās, kad viņi skatās šo mazorētiešo tekstu no gadu 900 pēc Kristus, 930 pēc Kristus, kad tieši ar identisku dokumentu ir tikuši laboti vecās derības nāves jūras tīstokļi, kas ir bijuši 300 gadus pirms Kristus līdz 68 pēc Kristus. Tie tikuši laboti ar tā saucamā mazorētiešo tekstu. Kā tas var gadīties? Tā tad ir bijis tāds protomazorētiešu teksts, tāds pirmstecis. Bet mēs redzam, ka tie ebreju teksti ir tik precīzi izkopēti, ka šodienas mazorētiešu teksts ir acīm redzami lietots, lai labot nāves jūras tīstokļus, kur ir 900 gadu atšķirība. Tas mazorētiešu teksts šodien, kas viņam rokās ir, tas ir 900 gadu jaunāks par tiem, kur tad ir laboti ar šo jaunāko tekstu, kā tas var būt. Tad tas nozīmē, kad ir bijis viens protomazorētiešu teksts pirms šo te mazorētiešu tekstu. Un tas ir bijis pa ļoti lielu izbrīnu cilvēkiem. Kodeks Leningradiensis ir ar ebrejiem.